Lausks šorīt knieba degunā ne pa jokam, tomēr īsteniem hokeja cienītājiem tas nebija šķērslis vilkt kājās slidas. Rundāls novads Vitenes pagastā šorīt sanāca un sabrauca ap 100 hokeistu. Vai tad augstums nemaz nebaida? Nē, nemaz. Cik tad rādīja šorīt? 27 laikam bija. Un vienalga bijāt gatavi doties? Mierīgi. Cik džemperi tad savilkt? 2. Tikai 2? Jā. Ideja par hokeja turnīru organizēšanu biedrībai ar nosaukumu Mums pieder pasauli radās jau vasarā, un sākotnēji to bija plānots rīkot skolēnu ziemas brīvlaikā, tomēr laika apstākļi ievies savas korekcijas. Sanāca tā, ka janvāra sākumā te bija ūdens, un te vienīgais varēja kaut ko peldēšanu ekstremāli taisīt, un pārcēlām uz šodien. Pirms 2 nedēļām rādīja, šodien būs -12 grādi, tāpēc mums pat neradās šaubas, ka varētu būt tik augsts, un pēkšņi atnāca anticiklons. Un pēdējā brīdī negribējās atcelt, jo vienu reizi jau mēs atcēlām. Nožēlot savu lēmumu nenācās. Uz turnīra atklāšanu pulcējās 10 komandas. Konkurence izrādījās spraiga, un tiem, kam vienīgā treniņu vieta ir dabīgais ledus, viegli negāja. Tagad tā pirmo reizi šogad sanāks, laikam uzspēlēt tā nopietni. Vai pēdējo arī, ja vēl būs Nē, jāmēģina? būs vēl jāmēģina, viennozīmīgi. Nē, galvenais jau ir piedalīties, bet uzvarēt jau arī gribas. Lai arī fanu šoreiz nebija tik daudz, kā hokejā ierasts, pašas drosmīgākās meitenes tomēr bija atbraukušas līdz saviem puišiem. Man augstums nebaida, vienmēr dodos viņam līdzi. Vai ir gadījies jau tādā augstumā? Nē, vēl ne, šoreiz pirmo reizi. Kā šķiet izturies līdz galam? Protams, mēs esam izturīgi. Lai tomēr pavisam nesastingtu, organizatori spēlēja saīsināja puslaiku garumu, un līdzās ledus laukumam ik viens varēja sildīties pie ugunskura. Hokeja turnīrs Vitenē notika pirmo reizi, bet visi klātesošie bija gatavi šādā pasākumā piedalīties vēlreiz. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.